esat? Nu, lūk, šeit ir maz daļa no mums. Pēc filmas skatos, ka cilvēki tomēr ir aizkustināti. Un tas pats galvenais, jo man interesē, vai šis stāsts uzrunās vai nē. Bet es ceru, ka uzrunāja. Mums beidzot ir kaut kas filmē līdzīgs. Par to ir vien prieks. Man liekas, ka labi. Es gribu apsveikt Ināru Kolmanu beidzot ar filmas montu pirmizrādi. Šiem varonīgs darbs ir izdarīts, kamēr tā filma ir uztapusi. Tā kā es drusku piedalījos, tad man nav pirmie iespēja, bet es domāju, ka par šo kino nav jākaunās ne latviešiem, ne Latvijai. Un pie zināmas veiksmes, sakritības viņi var aiziet arī pasaulē, vismaz post-Sovietu Eiropas valstīs. Un, ja būtu vēl mazlietiņ, tā vispār būtu. Īstenībā es jau neredzēju ekrānu, bet es centos ar nervu galiem sajust zāli. Un jo ilgāk filma gāja, jo sajūta man bija labāka. Jā. Un, kad es dzirdēju, ka cilvēki arī pat smējās tieši tur, kur tā kā bija domāts, ka jāpasmējās un varbūt pabaidās. Jā. Tā kā, man tā pirmā sajūta ir laba. Filmējot, protams, man arī uzrunāja kaut kādas lietas, ko dara aktieri. Protams, viennozīmīgi. Tā bija tāda saspēle. Tā bija daudz lietās epizodēs, tā bija arī improvizācija. Un man bija liels приeks страдать tik спецīgiem актерiem kopā. Мне очень помогла вообще вся команда, потому что, если вы помните последние кадры фильма, когда мы идем с Моной, и я ей говорю, одно слово у меня вообще не получалось. И оператор попросил меня просто убрать голову из кадра, а потом сделать 10 дублей. И на 10-м дубле у меня получилось, и вся группа закричала «Браво!». Поэтому без помощи людей, которым я просто подходил и постоянно говорил один и тот же текст, наверное, у меня бы не получилось бы то, что сегодня я видел. И от души себе пожелаю, чтобы в моей жизни еще появился подобный проект. Es esmu redzējis, laikam, visvairāk to filmu. Es nezinu, kreisi esmu redzējis, man liekas, vismaz vairāk par 100 reizēm. Pilnībā samontēt tur un dažādās situācijās. Protams, kā parasti tas ir. Gads notiek, paiet pāris dienas, paiet nedēļa, paiet mēnesis, un tu jau redzi, ko var samontēt savādāk. Kaut ko palabot.